Mīļie draugi, esiet sveicināti šajā trešdienas vakarā tikšanās Bāznīcas kalnā. Dargie, mēs esam tajā nedēļā, ko mēdzam saukt par varoņu nedēļu. Laiks no 11. līdz 18. novembrim mūsu valstī tika nozīmīgi datumi. 11. novembrī mēs pieminam un atceramies tos Latviju karavīrus, kuri savu dzīvību ziedoja neatkarīgas Latvijas vārdā. Un 18. novembris, protams, ir mūsu Latvijas dzimšanas diena, kuru mēs esam aicināti arī atzīmēt, šogad 105 gadi. Šajā vakarā vēlos turpināt to, ko mēs esam jau iesākuši iepriekšējās nedēļas, un lasījums no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas, kur atkal seko kārtējie Kristus es esmu vārdi. Un Kristus saka, es esmu labais gans savu dzīvību dod par savām avīm. Jāsaka, ka par šo vienu no Kristus es esmu vārdiem diezgan bieži mēs esam pārunājuši, un protams, mēs saprotam, ka tas nes līdz kaut kāds tādu arī nedaudz ironisku piezīmi, kas seko no kādiem cilvēkiem, kas saka, nu, kur būs avis, tur būs arī cirpēji, vai ne? Un tās avis jau ir tādi nevisai gudri dzīvnieciņi, un, nu, protams, kādam jau tos, kas ir apdalīti ar varbūt šo te intelektu līmeni un vēl kādus, nu, ja tie sev varētu nodefinēt un saukt sev par aitām, nu, tad lai viņi sauc, vai ne? Bet, nu, kas mēs esam? Mēs esam kaut kas daudz vairāk nekā aitas. Cits starpā, jā, nu, tas gans nes sev līdz tādu nedaudz arhaisku noskaņu, vai ne? Protams, mēs kādos tuvajos austrumos, vēl kādās vietās šajā pasaulē mēs redzam, ka tā ir profesija. Joprojām ir aktīva profesija, kas darbojās, un tur ir viens, kas ir uzņēmies zinām atbildības dēvu uz sevi, proti ir uzticēts kāds ganāmpulks, un tas ganāmpulks ir pēc iespējas labāk jāuzmana, jānovaktē, jānovirza, jākūrē, lai tās ganību sezona, tā būtu tāda, pēc kuras tad arī tās aitas varētu atgriezties atpakaļ uz kūti, un tur no viņu skaita nekas netrūktu, vai ne? Un Kristus, lietojot tā laika, pazīstamu analoģiju, saka, tur ir vēl kaut kas bonusā. Ne tikai viens tas kūrētājs un viens tas, kurš uzņemās kādu atbildību, bet Kristus saka, bet viņš ir gatavs atdot arī savu dzīvību. Ja? Iestāties, tad, kad uzbrūk nelaime, būt tas pirmais zibens novedējs, ja? Visādi savādāk sevi likt varbūt zemāk nekā tās dumjās avis. Ja? Un tajā, varbūt Kristus laikā, šī te gana profesija nāca līdz ar dažādiem vilinājumiem. Ja? Nāca līdz ar iespēju pašam no tā ganāmpulka arī pārtikt, ja? Mēģināt izmantot to, kas viņam ir uzticēts tādiem saviem vēderpriekiem un beidzamā instancā, jā, nu patiešām kaut kāds briesmas draudi. Tad vienkārši pacelt cepuri, paņemt savu spieķi un doties pretējā virzienā. Jo tās aitas ir vienkārši bezpersonisks tāds vilns kamoliņš, kas tur veļās, jā, un man ar viņām nav nekāda daļa. Jau Kristus šo analoģiju lietojot, viņš mēģināja tajā patiešām ietērpt arī cilvēku. Jā. Mēģināja ietērpt tos savus klausītājus un teikt, iespējams, ka jūs arī citreiz ganāties ne tur, kur jums vajag. Iespējams, ka jūs esat kaut kur paklīduši. Ja? Bet labais gans ir tas, kas pat ja vajadzīgs, galējā instancē aizstāvot, rūpējoties, ir gatavs arī sevi likt zemāk. Un, ja vajadzīgs, tad atdot dzīvību. Ja? Un to mēs kā kristīga baznīca ļoti labi spējam iztēloties, jo mēs dzīvojam tajā garīgajā kontekstā un garīgajā slēngā, ja tā mēs varētu teikt, kur mēs lieldienu notikumus redzam un skatāmies, kad
atceramies pravieša Iesaijas vārdus, vai ne, tas jērs, ja, kas nes pasaules grēkus un kādas citas vēl vietas mēs varam pievilkt un teikt, nu jā, nu tas ir tas, ja, kurš ir savu dzīvību atdevis un vēl kādas lietas. Ziniet, cik ļoti mūs uzrunā šie Kristus vārdi šobrīd? Šajā 21. gadsimtā dzīvojot. Un, ziniet, un es domāju, ka Dievs ir pietiekoši tāds elastīgs, kur mēs drīkstam varbūt Kristum iedot vēl kādu vārdu, kur mēs Kristu varam izmantojot to pašu analoģiju, varbūt salīdzināt ar mums saprotamiem vārdiem un lai tajos mēs ietērptu, kas patiešām ir Kristus un šajā brīdī varbūt mums labāk saprotams būtu viens tāds piemērs es nezinu, piemēram, no armijas. Ļoti aktuāla tēma, kur Kristus varētu teikt, es esmu tas labais ģenerālis. Es esmu tas labais ģenerālis, kas rūpējās par saviem karavīriem, kur tiek ņemti vērā visi vajadzīgie lielumi, apvidus kartes un viss pārējais, kas ir nepieciešams, izstrādāt vislabākā stratēģija. Un nevis kā varbūt ejot kaujā, jau aprēķinot tos paredzamos zaudējumus, bet tas ģenerālis, kas aprēķina, ka šie zaudējumi varētu arī nebūt, ja? Kurš ir gatavs ne tikai sēdēt tur tālu aizmugurē, tur, kur tā priekšējā līnija viņu neskars, bet viņš ir gatavs arī uzvilkt šos zābakus, ja? Brist dubļos līdzi un parādīt, ka tas virziens, uz kurien ir jāiet, ir īstais. Un, varbūt mēs Kristu varētu salīdzināt ar tādu labu ministru prezidentu, kurš pieņem visus vajadzīgos lēmumus, likumprojektus, uz apstiprināšanu tiek virzīt, plānots valsts budžets tā, lai tur patiešām tajā valstī konkrētā būtu patīkam dzīvot, kur būtu prieks dzīvot. Un kas nebūtu, kur tā valdība nebūtu attālināta no tā parastā pilsoņa, dzīvojot vienistabas dzīvoklī ar malkas apkuri un tam līdzīgi, kur premjeras patiešām izprast līdz kaulam to visu. Un mēģinātu valsts pārvaldu būvēt tā, lai neviens nebūtu aizmirsts. Un pirmais uzņemtos atbildību, ja kaut kas noiet greizi. Varbūt pēc tā mēs ilgojamies. Bet atgriežoties vēl pie tās vadīšanas, ja, jo gans vada to savu ganāmpulku uz to labāko ganību vietu, vada atpakaļ uz aploku, uz to drošību. Man ienāca prātā tā analoģija, kur Kristus varētu teikt, es esmu labais kuģi kapteinis. Labais kuģi kapteinis, kas stūrē kuģi, zinot, kurā ostā viņam ir jāpienāk. Tajā vislabākajā ostā, pie tiem vislabākajiem krastiem. Ja. Un te man nāk prātā Ieva Sakurāters dziedātā dziesma Palīdz Dievs. Un tur bija tie vārdi, jūs noteikti viņus zinat. Saved mūs mājās pie Daugavas krastiem, saved mūs mājās. Ja. Un ziniet, un esot šajā nedēļā, iespējams, ka mēs ilgojamies pēc tāda, kas mūs vadītu. Vadītu pilnā atbildībā. Kā tas kuģi kapteinis, kur ejot cauri šai jūrai, ja, kuģojot, tiek apzināta sēkļi bīstamības. Ir skaidrs mērķis, uz kurien vajadzētu aizbraukt. Un ja nu kas, tad kapteinis vienmēr ir tas, kas pēdējais atstāja kuģgalā. Rūpējoties, lai pārējie tiek glābšanas laivās pirmie. Ja? Nevis ar elpojiem grūstoties skrien pirmais uz avārijas izēju un uz pirmo glābšanas laivu. Jā, lūkojoties uz šo Kristus sacīto vārdu, es esmu labais gans, kaut mēs ieraudzīt nepieciešamību pēc tāda.
Nu, ja mēs valsts pārvaldē neredzam, ja mēs varbūt kādās citās dzīves sfērās nesaredzam, tad varbūt tajā garīgā sfērā kaut mēs vēlētos dziedāt kopā ar Ievu akurāt ar to dziesmu Savēt būs mājās, kur mums patiešām būtu labi, ja, tādā garīgā izpratnē, ka mēs saprast, ka šeit mums ir tā vislabākā vieta, kur mēs esam vadīti, tā providence ir bijusi, ja, un ka mēs to apzinātos. Arī apzinātos, ka mūsu teritorija, mums ir iedotas tās vislabākās ganības, mums ir iedot drošību, mums ir kāds, kas patiešām tur roku uz pulsu un vēro un skatās un vēlas mums palīdzēt. Ja. Kaut mēs gribētu to ieraudzīt savā dzīvē. Dargie, lai mums ir patiesi patriotiski nedēļa, kur dzīvot. Skaisti Latvijas valsts dzimšanas svētki. Iededzināsim pa svecei, ar šo lūgšanu virsīsimies pie Dieva, dziedot mūsu Latvijas valsts himnu un patiešām viens otram arī uzsmaidot šajos pelēkajos vakaros, bet patiešām novērtējot, ka tā vieta, kas mums ir dota, tā ir milzīga svētība. Lai jums mierpilns šīs vakars un tiekamies jau pēc nedēļas ar labvakaru.